Atbraucu. Šitās mašīnas atkal neļaus sadzirdēt neko, ko es saku. Cerams, ka var dzirdēt. 5, kad beidzas darba laiks, ar riteni no Jelgavas un taisīsim tādu eksperimentu ar sievu. Viņa brauks ar vilcienu. Pareizi. No šejienes, protams, vēl ar trolejbus, jo šī ir Maskačka. Un es braukšu atpakaļ ar vilcienu. Tā jāpalaiž cilvēks garām. Fui, es ar velosipēdu, jā. Un tā tad ideja tāda, kurš beigās būs ātrāk Jelgavas stacijā. Man gan būs tāds mīnus, ka man būs vējš pretī, jo man bija tagad turpceļā vējš no muguras un diezgan tāds, it kā viņš nav milzīgs, bet tomēr jūtams bija. Braucot ar riteni vienmēr jūtams ir. Redzēsim, es prognozēju, ka es būšu drusciņ vēlāk, bet kad liela tā starpība nebūs. Katrā ziņā eksperimenta doma ir saprast, vai cilvēki pat uz Jelgavu varētu braukt, piemēram, sausajā laikā, īstenībā ar velosipēdiem, un tas neko daudz nezaudētu iepratim sabiedriskajam transportam, kā trolejbus plus vilciens un cik tur pa vidu vēl ar kājām jāiet. Nu, čau!
tikko uzrakstīja, ka viņa ir tikusi vilcienā iekšā. Un vilciens atgāja 3:05 pirms dažām minūtēm. Es savukārt tikai tikko izbraucu ārpus Rīgas. Piedalām sāk smidzināt drusciņu lietus, kas it kā nebija šodien gaidīts. Nu skaidrs, ka viņi būs ātrāk. Visticamāk, tas vilciens pēc kādām, maksimums 10 minūtēm man pašos tajā pusē kaut kur garām. Bet, kāds būs gala finiša bilance, tad jau redzēs, cik minūtes tieši. Un tad jau, principā, vēl būtu jārēķina aiziešana līdz mājām no stacijas. Tas būtu gandrīz 20 minūtes īstenībā, kur es ar riteni savukārt iegūtu atkal priekšrocības. Jā, būtībā tā būtu jāturpina. Un tad redzēsim. Tad man vēl ir cerība uzvarēt. Lai trilleris vēl interesantāks, te var redzēt mūsu abu punktiņus, tikko viņi apdeitojās. Veckot pēc telefonas Google Maps. Viņa ar vilcienu zemes man pakaļ jau tuvu ir. Bet iespējams, ka līdz Olainai es paspēšu vēl pirmais. Vai apmēram vienādi. Un tieši tagad viņa ardzēna. Varbūt apstājās Olaines stacijā. Viņai raksta, vai esam kaut tikko garām. Vēl ne īsti laikam. Nezinu, vai to vilcienu tur var redzēt vai nevar. Tūlīt, kur mazāk koku būs, varbūt tur varēs redzēt vilcienu. Jā, reku stāv mašīnas pirms pārbrauktuves. Tātad tūlīt tas vilciens būs. Jā, reku viņš iet. Līdz Olainai tātad vienādi. No Olainas arī attiet, tā kā, jā, pagaidām mēs esam saglabājuši kādu brītiņu paritāti. Tā, es tur arī būšu mājās. Sievi jau ir. Burtiski starpība pāris minūtes, kaut kāds 5, iespējams, minūtes. Noskaidrošu precīzāk, kad būšu mājās, cik viņa ātri iepriekš.